Jā, es esmu privātās pamatskolas pats dibinātāja. Mūsu skoliņai ir 2 gadi, esam maziņi, šausmīgi daudz mācamies, darbojamies. Kādreiz mēs bijām zināmi kā Glūdas pamatskola, bet laiki iet, laiki mainās un esam mainījuši gan savu lokāciju, gan savu nosaukumu un arī vizuālo identitāti. Tad man pašai ļoti svarīga ir tēma bērns, vide, skola. Tagad tādi 3 vaļi, kam mēs pievēršam savā ikdienā uzmanību. Kā es līdz tam nonācu, kā mēs visi līdz šim nonācām, bija stāsts par to, kad es sāku strādāju ļoti lielā starptautiskā uzņēmumā, biznesa klientu vadītāja, visi forši, un tad man piedzima bērni. Un es sapratu, kaut kas nav, sāk domāt, sāk risināt savas dzīves lietas, un mans ceļš aizveda pamazām uz bērnu nometnēm, uz teātra un radošo mākslas pulciņu vadīšanu. Un pienāca brīnišķīgs laiks 2019. gadā, kas mums daudziem lika daudz ko dzīvē pārdomāt un pārskatīt. Arī man, par ko es ļoti ārkārtīgi pateicīga. Un sāku strādāt pirms tam jau atvainojos. Sāku strādāt skolā, kur skatījos uz lietām kompleksi. Kā strādā skolas sistēma, kā strādā pedagogi, kā sadarbojas pedagogi. Un man bija ļoti daudz jautājumu. Un man likās, ja es tur aiziešu, man jautājumi paliks mazāk. Nē, viņi palika vairāk. Un es nevarēju saprast ļoti daudz lietas. Paldies. Un sāku viņas pētīt. Un man tādi no tās skolas pieredzes laika ir iesējušies 2 ļoti spilgti gadījumi, kad mākslas stundā viens bērns atnāk pie manis, nostājas tieši pretī. Viņš saka, man nav papīra. Es saku, labi, kā es tev varu palīdzēt? Viņš saka, man nav papīra. Un es redzu, ka viņa emocijas kāpja, attīstās, un viņš ir gandrīz jau sācis raudāt. Es atrisinām to situāciju, un pēc tam atnāk viņam pakaļ vecāki. Nē, mammas, milzīgs pārprūpētājs. Mammas mīl savus bērnus, bet ļoti pārprūpē reizēm. Un viņš atskrien pie mammas ar savu somu, stāv kaut kur maliņā, to vēroju, paņem dienas grāmatu, viņš aizskrien uz klases pēc dienas grāmatas, paņem grāmatu, uzvelc cepuri, uzvelc cimdus. Viņš arī ziemas laikā bija gatavs iziet tāds, kāds viņš ir, bez instrukcijas, kas viņam ir jādara. Un tad sapratu to viņa to frustrāciju tajā brīdī, kad viņam nav papīra, jo viņam nav neviens, kas iedod instrukciju, kā būt. Un tad, kad pienāca 19. gads, un mans bērns, jaunākais, iedams 1. klasē, apsēdās pie datora mācīties, jo viņu izņēma no skolas, es sapratu, ka tur nebūs iemaņas, un runājot ar daudziem citiem vecākiem, nebūs iemaņas par to, kā man dzīvot savu dzīvi, ja man neviens cits nepasaka, kas man tagad ir jādara. Un analizējot situāciju pēc situācijas, otrs gadījums spilgtākais, tas, ko es vienmēr atceros, ir bērns pusdienu pavada skolas vidē ļoti emocionāls, noslēgts, vidēji agresīvs pret citiem. Un skaidrs, ka tajā laikā mācības viņam nenotiek, jo viņš ir savu emociju gūstā. Un tad, kad nonāca mācības pie manis, es iedevu pārējai klasē uzdevumus, un viņi paņēma maliņās un palīdām abi zem galda, jo viņš tajā brīdī tur atradās. Un es saku, kas ir noticis? Kā es varu tev palīdzēt? Es redzu, ka tas ir šausmīgi bēdīgs. Tas kaut kas ir noticis. Viņš saka, jā, man brālis atņēma siermaizi no rīta. Un saprotu, ka tā ir milzīga drāma priekš viņa. Tas ir izsaucis emocijas, jo tas riebīgais brālis, kurš kaitina viņu mūžīgi, visus 4 gadus, cik viņi dzīvo kopā, ir nodarījis skādi. Un tad es sapratu, ka bērns ir jāpamana, viņš ir jāredz viņa emocijas, viņa stāvoklis. Un es aicinātu jūs atcerēties, kāda bija jūsu klase, kad jūs mācījāties. Es atceros savas. Tad, kad klasē nāca krievu valodas skolotāja Tamara Barisovna, man bija jānostājās, visām meitenēm un puišiem bija jānostājās pie kantainā galda malas, tieši precīzi ar galdu, jo savādāk nedrīkstēja. Un tā, kad viņi ienāca, visiem bija jāstāv taisnīgi, Zdravstvojte, Tamara Barisovna, un visiem bija jāsveicina. Burtnīcām bija jābūt noliktām. Viss bija ļoti strikti pēc reglamenta. Savukārt tā ģeometrijas stundās nedrīkstēja vilkt svārkus.
jo skolotājs tad sauc pie tāfeles. Ja? Arī fantastiska mācība. Jā. Briesmīgi, bet jau pamatskolā ar to bija jāsaskarās. Nu, lūk, un šī ir mūsu vide. Ar ko es ar to gribu teikt, kad mēs ikdienā, es nevaru pateikt, ka mēs esam perfekti un ideāli. Noteikti nē, bet tas, ko mēs mācamies pedagogi būt par mentoriem, palīgiem, atbalstiem bērniem, un mēs vaicājam viņiem, kā jūs gribat. Šī dienas daļa ir ļoti svarīga daudzu gadu garumā jūsu ikdienas daļa. Kā jūs gribat, lai šeit izskatās, kā jūs gribat, lai klase ir iekārtota, kas jums traucē, kas jums palīdz, ko jums vajag, ko jums nevajag. Mēs arī ikdienā ar bērniem kopā par visu rūpējamies. Un es uzdošu jautājumu pirmajā fotogrāfijā, kā jums šķiet, kurš ir skolotājs galds? Vai viņš vispār ir šeit? Ir kādas idejas? Liekas, ka nav. Ir gan. Šis te ir skolotājs galds. Jā. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs gribam viņiem radīt apziņā stāvokli, kad mēs esam līdzīgi. Jā, mēs kā pieaugušie zinām kaut kādas lietas bišķīt vairāk, bet viņi arī ir ļoti, ļoti svarīgi. Un, jā, es esmu lasījusi un pārlasījusi vairākus pētījumus. Un tas, ko es secinu, tad, un tas, ko tas uzrāda, ka tikai 10 vecākiem ir būtisks vispār bērnu sekmes. Tātad vecāki jau domā par to, kā darīt lietas savādāk, un kas tad ir tas, kas viņus patiesībā interesē. Un mēs visi kā vecāki gribam, lai bērns aizejot no skolas, viņam ir iemaņas un prasmes. Tikai pliks reizrēķins dzīvē neiedot tieši neko, ja tu nemāki paprasīt, kur tev vajag aiziet, ko tev vajag sazvanīt, ja tev nav iemaņas pagatavot sev ēst, un nebūt tādam kā patērētājam, bet radītājam un prastais sevis savākt lietas, tad ir kaut kas jādara lietas labā. Un tāpēc mēs arī savu ikdienu balstam uz to, kad bērni paši kārto savas klases, tīram kopā, mums ir ik pa laikam talkas, mēs arī darām daudz lietas ārā. Mans tāds ļoti liels sirdsdarbs ir arī darbs ar jauniešiem. Man ārkārtīgi patīk jaunieši un man liekas, viņi ir brīnišķīgi. Man arī ir viens jau paliels jaunietis mājās. Un sarunās ar jauniešiem viņi ļoti daudz ko atklāja. Un šeit ir viens pētījums par neformālās izglītības piedāvājumu darbā ar jaunatni jomā Latvijā. Un tur darba devēji pasaka šī pētījuma rezultātā, ko viņi sagaida no potenciāliem darbiniekiem. Un tur atklājas foršas lietas. Es iesaku palasīt, jo tur darba devējs grib, ka viņam ir prasmes, iemaņas izteikt savu viedokli, pastāstīt par sevi, sazvanīt, nevis uzrakstīt klientam, pieņemsim. Kas vēl? Tur bija ļoti daudz lietas un saprotu, ka tikai sēžot un klausoties un dzirdot informāciju, ko pasaka priekšā skolotājs, īsti nevar, ka tam mācību procesam ir jābūt integrētam, aiziet, sasniegt, atrast, atrisināt. Un tas, ko mēs skolā šobrīd daram diezgan aktīvi, izmantojam mākslīgo intelektu, veidojam dažādus pašvadītas mācīšanās procesus un mērķus. Un mums ļoti patīk. Un jauniešiem ļoti patīk, jo mācību process ir kustīgs. Man aiziet, atrast, atrisināt. Vienmēr skolotājs ir pieejams, kad var atnākt, paprasīt, kā es nevaru atrast, man ir grūti vai vēl kaut kas, un iet kopā atkal risināt un meklēt atbildes. Jā, šo jautājumu sev uzdod visu laiku. Vai mums ir gana laba vide? Un tad, kad es pati apjūku kaut kādā ikdienas procesā un skrējienā, tad es prasu jauniešiem, kas jums ir laba vide, kas jums ir svarīgi. Un gatavojot šo prezentāciju, es paprasīju Luīzei, jūs viņu redzēsiet bildē. Es saku, Luīzei, kas tev ir svarīgi? Ko tu gribi? Es saku, kā vienkārši? Es saku, kā vienkārši? Es saku, man jāuzraksta, es nezinu, ko teikt. Es saku, tu man esi svarīga, Līga un Alīna. Labi. Rojas atkal saka, man ir svarīgi, ka es varu te paskriet un paspēlēties. Lielākie puiši saka, nē, mums ir viss normāli. Ja jaunieci saka, ka normāli, tad viņam ļoti patīk. Tā kā tas ir jātulko. Šī ir Luīze. Kas ir svarīgi bērnam? Vide,
pirmkārt nesākas ar skaistu sienu krāsu, pilnīgi renovētām ēkām, nezinu, dažādām materiālām lietām. Vispār galīgi nē. Mums ir pieredze, kad mēs bijām vecākās telpās, kas bija arī 100-gadīga un vecākgadīga skolas telpas. Pārvācāmies uz jaunākām telpām un saprotam, ka tas, ko mēs aiznesam līdzi, ir sirds un mīlestība par to, ko mēs darām. Mēs ar bērniem esam kopā raudājuši, mēs esam skrējuši, mēs ejam kopā pa dubļiem. Kopā atradām pirmo manā mūžā un viņu mūžā ūdens skorpionu, kas dzīvo Latvijā. Jā, Lielvircavā, brauciet ciemos, varbūt atradīsim kopā. Bērnam ir svarīgs tas pieaugušais, kurš palīdz viņam norientēties, pieaugušais, kurš nav aizņemts ar sevi, savas traumas ārstējam citur, ne klasēs, ne klases priekšās. Un būt pašam, tur, kur viņš var būt pats. Un mums arī, Olga, piedodas, bišķi pārtērēšu laiku. Mums bija arī viens puisis, kurš pārbaudīja robežas intensīvi ar katru no skolotājām. Un ko tas nozīmē, kad viņš iepriekš viņam ir bijusi smaga pieredze skolā, lielākoties tādi ir visi mūsu skolēni, un tāpēc aicinu vecākus padomāt, pajust, iet kopā uz potenciālo vidi kopā ar bērnu, lai var arī iztikt bez dažām lietām, piedzīvojumiem, un pajust, kā tad jums kopā iet, kā jūs jūtaties un kā bērns jūtās. Un pēc tam vienmēr bērnam pavaicāt, kā tu jūties, kas tev bija svarīgi, ko tu pamanīji, ko tu redzēji. Jā, un mēs kā skolotāji gribam justies pašas. Mēs varam muļķoties, mēs varam atnākt pateikt skolotājiem, man šodien kaķis krāpē dvēseli, es nevaru aiziet tur tagad kaut ko izdarīt, bet būt atklātiem, atvērtiem un pašiem radīt to vidi, kur mēs esam pieņemoši. Nu jā, šīs ir mūsu pamatvērtības. Mēs ļoti daudz dodamies dabā. Bez dabas, manuprāt, bērns vispār nevar uzaugt, arī pieaugušiem. Ir veseli pētījumi par to, kādi mums hormoni izdalās. Viens bija, es nenosaukšu vārdā, bet staigājot pa priežu mežu, cilvēku organismā izdalās hormons, kas ir līdzīgs zālītes pīpēšanai. To ārste viena teica, nevis es. Un izrādās, tāpēc ejiet priežu mežos. Jā, darba devējs nākotnē sagaida viedokļu paušanu, spēju pielāgoties, vēlmi mācīties, iekšējo motivāciju attīstīt un līderību. Tas arī ir no šī pētījuma. Nu tā, paldies jums par uzmanību!